Es pielūdzu, esi šeit, darbojies tu, kungs. Es pielūdzu, es pielūdzu. Radi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Radi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Esi šeit, sirdis aizskar tu, es pielūdzu, esi šeit, sirdis cienē tu, es pielūdzu, esi šeit, dzīves mainītu, es pielūdzu, esi šeit, sirdis aizskar tu, es pielūdzu, ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Radi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Radi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Radi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Tāds esi tu, 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 tāds esi tu. Pat ja neredzu, zinu, tu dari, pat ja nejūtu, zinu, tu dari, tu nepārstāj strādāt, tu nepārstāj strādāt. Pat ja neredzu, zinu, tu dari, pat ja nejūtu, zinu, tu dari, tu nepārstāj strādāt, tu nepārstāj strādāt. Pat ja neredzu, zinu, tu dari, pat ja nejūtu, zinu, tu dari, tu nepārstāj strādāt, tu nepārstāj strādāt. Pat ja neredzu, zinu, tu dari, pat ja nejūtu, zinu, tu dari, tu nepārstāj strādāt, tu nepārstāj strādāt. Radi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Radi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismā tumsā, mans Dievs,
Dievs, ka Tu esi tāds, kurš spēj radīt brīnumus, kurš spēj radīt ceļu tur, kur tā nav. Paldies, Dievs, ka Tev ir tik daudz priekš mums sagatavots. Un Tu, Dievs, mīli mūs ar bezgalīgu mīlestību. Ar Tavu spēku, kungs, mēs nākam un slavējam Tevi un pateicamies Tev, kungs. Jo Tu esi liels Dievs, un Tu esi cienīgs pieņemt visu slavu un visu godu, lai mūsu sirdīs vienmēr skan Tev slava. Liels ir mūsu kungs un augstī slavējams. Viņš dzīvo savā svētā pilsētā. Viņš svēts un nemainīgs. Liels ir mūsu kungs, mēs droši varam būt. Viņš mūsu patvērums un stiprā vīrs. Mēs viņu pielūdzam. Lai mūsu sirdīs Tavam vārdam gods, par mīlestību Tavu, kas nemūžam nebeigsies. Lai mūsu sirdīs Tavam vārdam gods, jo uzticēties varam mēs Tava vārda spēkam, ak Dievs. Liels ir mūsu kungs un augstī slavējams. Viņš dzīvo savā svētā pilsētā. Viņš svēts un nemainīgs. Liels ir mūsu kungs, mēs droši varam būt. Viņš mūsu patvērums un stiprā pils. Mēs viņu pielūdzam. Lai mūsu sirdīs Tavam vārdam gods, par mīlestību Tavu, kas nemūžam nebeigsies. Lai mūsu sirdīs Tavam vārdam gods, jo uzticēties varam mēs Tava vārda spēkam, ak Dievs. Lai mūsu sirdīs Tavam vārdam gods, par mīlestību Tavu, kas nemūžam nebeigsies. Lai mūsu sirdīs Tavam vārdam gods, jo uzticēties varam mēs Tava vārda spēkam, ak Dievs. Ak Dievs,
slāva, 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 slāva. Tev, Jēzu, vienīgam ir slāva. Paldies, Dievs, paldies, ka mēs varam slavēt šajā rītā Tevi. Paldies, Dievs, ka Tu mums atver sirdis, Tu mums atver acis, ausis. Paldies, Dievs, kad mēs redzam, ka mēs varam dzirdēt Tevi. Un es lūdzu, Dievs, lai mēs aizvien dzirdīgāk un redzīgāk paliekam. Jums ir vajadzīgi, Dievs, Tavu klātbūtni, redzēt Tavus brīnumu darbus. Tāpēc es lūdzu, Tēvs, pieskaries katram, pieskaries Jēzus vārdā. Tevi apslēpts es esmu, Tevi pasargāts. Zem Taviem spārniem es eju, Tevi dzīvoju. Tevi apslēpts es esmu, Tevi pasargāts. Zem Taviem spārniem es eju, Tevi dzīvoju. Pie Tavām kājām es, pie Tavām kājām es, pie Tavām kājām es dzīvi nolieku. Pie Tavām kājām es, pie Tavām kājām es, pie Tavām kājām es dzīvi nolieku. No grēka atsakos, pie Tevis atgriežos, lai ar Tevi staigātu, tik Tevi mīlētu. No grēka atsakos, pie Tevis atgriežos, lai ar Tevi staigātu, tik Tevi mīlētu. Zem Taviem spārniem es, zem Taviem spārniem es, zem Taviem spārniem es vienmēr staigāšu. Zem Taviem spārniem es, zem Taviem spārniem es, zem Taviem spārniem es vienmēr staigāšu.
no lieku, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, dzīvi nolieku. Slāva, 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 slāva. Zem taviem spārniem es, zem taviem spārniem es, vienmēr staigāšu. Zem taviem spārniem es, zem taviem spārniem es, zem taviem spārniem es, vienmēr staigāšu. Slāva, slāva, slāva. Jēzus, 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 Jēzus. Brīnišķīgais svētais gars. Svēts kungs Cebaots, un visa zeme svētuma pilna. Svēts, svēts kungs Cebaots, tava roka joprojām ar mums. Svēts, svēts kungs Cebaots, un visa zeme svētuma pilna. Svēts, svēts kungs Cebaots, tava roka joprojām ar mums. Svēts, tas kungs Cebaots, svēts, tas kungs Cebaots, tu sasauc mūs kopā kā putnēnus putns, tu pasargā mūs cīņas spēku mums dod, tava valstība mūžīgi mūžos ar mums. Svēts, svēts, tas kungs Cebaots, tu sasauc mūs kopā kā putnēnus putns, tu pasargā mūs cīņas spēku mums dod, tava valstība mūžīgi mūžos ar mums. Svēts, svēts, kungs Cebaots, svēts, kungs Cebaots, svēts, tas kungs Cebaots, svēts, tas kungs Cebaots, svēts, tas kungs Cebaots. Svēts, svēts, tas kungs Cebaots, un visa zeme svētuma pilna. Svēts, svēts,
esi svēts Dievs. Tu, kas mīt debesīs, tu esi svēts. Tu esi svēts, un mēs pielūdzam Tavu vārdu. Neviens nav cienīgs saņemt tādu godu un slavu, kā esi cienīgs Tu. Tu esi nācis, lai glābtu pazudušo. Tu esi nācis, lai atbrīvotu saistīto. Tu esi nācis, lai iepriecinātu noskumušo. Un mēs esam šeit, lai būtu Tavā tūmā. Dari mūs svētus. Dari mūs svētus. Mēs gribam būt svēti. Tas kungs ir mūsu svēts. Tas kungs ir mūsu svēts. Tas kungs ir mūsu svēts. Tas kungs ir mūsu. Debesis ir atvērts. Debesis ir atvērts, lai šodien ienāk Tavā sirdī, lai apņemtu Tevi, lai sasildītu Tevi. Jēzus ir tuvu klāt. Viņš ir uzlicis savu roku uz Tavu pleca un saka, es mīlu Tev meita, es mīlu Tev dēls. Es gribu būt kopā ar Tevi. Es gribu šajā brīdī būt kopā ar Tevi un būt daļa no Tavas dzīves. Esmu šeit, jo Tu man esi svarīgs un svarīgi. Es dzirdu Tavus saucienus, es redzu Tavus asaras, es redzu Tavu sirdi. Un es esmu blakus Tev. Jēzus vārdā. See
vien stūrakmens, vājais viņa spēcīgs kļūst, vētrās cauri, viņš ir kungs, kungu kungs. Kad nāks viņš stāvot pazudē, kaut klātī viņš tad mājotu, ģērbs taisnībā, bez vainas es, tad troņa priekšā nostāšos. Kristus vien stūrakmens, vājais viņa spēcīgs kļūst, vētrās cauri, viņš ir kungs, kungu kungs. Kristus vien stūrakmens, vājais viņa spēcīgs kļūst, vētrās cauri, viņš ir kungs, kungu kungs. Amen, amen, amen. Halleluja. Slavu Dievam. Šis ir laiks, kad mēs varam atnest savu ziedojumu, un to jūs varat darīt labprātīgi. Paldies visiem, kas arī online ziedo. Un, ja jums ērtāk ir tā, tad jūs varat ziedot online, jā. Un lai Dievs svētī katru priecīgu devēju. Tavs vārds ir patiesība, es kaunā nepalikšu, tu nomodā par mani, tu esi uzticams, it visu, ko tu dāvā, tu dod ir bagātīgi, neniekā nepārmestams, tu esi uzticams, man netrūks nevienā, jo tu mani sauc par savu sauc. Man netrūks nevienā, jo tu mani sauc par savu sauc. Tu savu vārdu turi, tu solījumus pildi, kungs slavēju es tevi, tu esi uzticams, tu savu vārdu turi, tu solījumus pildi, kungs slavēju es tevi, tu esi uzticams, man netrūks nevienā, jo tu mani sauc par savu sauc. Man netrūks nevienā, jo tu mani sauc
Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu esi tas, kurš apgādā mūs, un mums tiešām netrūks nenieka, jo Tu esi labs Dievs. Un es tiešām lūdzu par tiem, kas šobrīd ir kādās grūtībās un meklē darbu, vai viņiem nav darba. Tēvs, es lūdzu, ka Tu to rādi priekš viņiem, ka Tu dod šo gudrību, dod visu, kas nepieciešams, lai šis nodrošinājums var atnākt katrā namā. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu žēlstību, par Tavu apgādību, par visu, ko Tu mums piešķir, par dienascho maizi, par vienkāršām lietām, kuras mēs varam baudīt un dažādām priecīgām lietām. Un paldies, Kungs, ka arī mēs varam pienest Tev godu no savas mantas un pagodināt Tevi, lai Tava valstība tiktu izplatīta un Tavs vārds vienmēr skanētu šajā vietā. Amen. Mēs aicināsim bērnus un arī kopā ar Kristīni. Kristīnai ir ko teikt. Nāciet bērni priekšā. Visi bērniņi, kas tur aizmugurē jau aizskrējuši arī. Redziet, cik mums daudz bērnu. Mēs esam ražīgi. Un tad vēl nav visi vēl. Kristīne? Glābējs vans. Mūsu mīļie bērni ies uz svētdienas skolu, bet pirms viņi ies un pirms par viņiem lūgs Dievu, svētīsim. Pirms tam es lūgšu Danielu uzlikt kaut ko uz ekrāna, lai visi draudzi redz, priecājās un novērtē mūsu draudzes mācītāju darbu, kalpošanu. Mēs esam pateicīgi jums mācītāji Andri un Ieva, Gatis un Ivita par jūsu kalpošanu. Skaņa nav. Tur būs skaņa. Kur mēs skaņu varam no citurienes dabūt? Laikam nav skaņa. Mums bija video sagatavots un nav skaņas. Mēģina, Daniela. Mēs redzam. Nē. Ļoti žēl. Bet nav cits variants, kā pielikt to skaņu. Bet mēs ar Ingu ierakstījām video, kurā mēs pateicāmies, varat to skatīties internetā vēlāk. Jā, Nekas. Video pateicībā par mūsu mācītājiem un sveicām viņus esošajās dzimšanas dienās un bijušajās. Es atkārtot nosveicinām, ja? Sveicinām mācītāju Andru un Ievu. Viņiem bija jūlijā un 2. augustā, jā. Jā, daudz laimes dzimšanas dienā. Un mums ir arī 3 Samantas, kuras mums ir jāsveic. Mums ir 3 skaistas meitenes. Vēlos jūs arī pasaukt priekšā. Samanta 1, 2, 3. 3 nav. Labi. Arī, kur ir? Priekšā. Un Paņemiet Samantu blakus. mums ir arī tāds viens mazs puisīts, kuram ir šodien dzimšanas diena. Rafēls. Rafēlam šodien paliek 9 gadi. Nokāp lejā, Rafēl. Priekšā, izvien, jā. Oh. Un Šarlotei arī šodien Un dzimšanas diena. Šarlotei pareizi, jā. 10 gadi. Nāc, Rafēl, šeit. Man vajadzēs tevi. Kas man jādara? Jāizlūdz. Man? Jā, par visiem. Par mani tagad jāizlūdz. Es knapi varu nostāvēt kājās. Nu, tagad tev jādod. Dievs, ko tu dari? Halleluja.
Mīļais debes Tēvs, es Tev gribu pateikties par šiem brīnišķīgajiem bērniem, ka Tu mums esi viņus devis, mīļais Kungs un Dievs, par katru šo bērniņu, mīļais debes Tēvs. Paldies Tev par viņiem, Kungs. Paldies, ka Tu viņus sargā, debes Tēvs, un ka viņi ir katru dienu Tavā paspārnē, Tēvs. Paldies, ka Tu maini viņu sirdis, Kungs, un ka Tu viņiem dod šo te mīlestību, kas viņiem ir nepieciešama, Tēvs. Paldies Tev, debes Tēvs, par katru bērnu. Es ļoti pateicos Tev, debes Tēvs, par katru. Tā ir liela svētība. Paskatieties, cik šodien mums ir daudz bērniņi mūsu draudzē. Īstenībā pirmo reizi, ka es redzu, cik daudz lielā kuplā skaitā, es nezinu, ko es ar jums visiem darīšu, bet kaut ko es darīšu. Tā ir ļoti, ļoti liela svētība, un es ticu, Dievs, ka Tu mums dosi vēl vairāk. Un paldies tiešām par katru šo bērniņu, par katru bērniņu, par katru no jums. Jūs esiet mīlestība. Lai Dievs jūs svētī. Katru no jums. Paldies Tev, debes Tēvs, par viņiem. Jā, slavu Dievam. Nodziedāsim visu kopā. Es to dziesmu nezinu. Jūs zinat, visi zināsiet jau pēc pirmām notīm. Manī miers tā kā upe, manī miers tā kā upe, manī miers tā kā upe, sirdī plūs. Manī miers tā kā upe, manī miers tā kā upe, manī miers tā kā upe, sirdī plūs. Mīlestība kā avots, mīlestība kā avots, mīlestība kā avots, sirdī plūs. Mīlestība kā avots, mīlestība kā avots, mīlestība kā avots, sirdī plūs. Manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe, sirdī plūs, sirdī plūs. Manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe, sirdī plūs. Manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe, sirdī plūs, sirdī plūs. Manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe, manī prieks tā kā upe, sirdī plūs. Malači! Paldies bērniņi, dodieties tur pa to izeju, taisni. Ok. Jūs varat apsēsties uz kādu mirklīti, jā. Un gribu pateikt, mums bija vakar forša fantastiska diena, jo mēs nokristījām 11 cilvēkus. Un jā, tie cilvēki bija sabraukuši no dažādām vietām, un viņi pārsvarā pulcējās online, jo viņiem, nav tādas iespējas, dažiem no viņiem, dažiem ir iespēja, bet dažiem nav no viņiem iespējas būt draudzē. Un es tā domāju, kāda privilēģija mums ir, kad mēs varam būt šeit un pulcēties, un patiešām lai mēs tiešām Dievs mums dod novērtēt, ka mums ir draudze, un ka mēs varam šeit sanākt un lūgt viens par otru, un dzirdēt vārdu, un pieskarties viens otram, ja, un runāt viens ar otru dzīvajā, nevis kaut kur online. Un tā ir liela privilēģija. Jā, ja tu skaties tagad online, tad mēs tev aicinām nākt šeit un būt ar mums kopā un būt dzīvajā. Jo mājās nav tas. Šeit dzīvajā ir forši un šeit dzīvajā ir dzīvu mācītāji, kuri ir gatavi arī lūgt par jums. Jā. Tā kā tas bija tāds fantastisks notikums. Un, protams,
Mēs gatavosimies arī evaņģelizācijai Ziemassvētkiem, un mūsu draudz atkal būs, mēs vēl patreiz esam tādā procesā, bet doma ir Ziemassvētkos atkal iet uz ielas, evaņģelizēt, dziedāt, un laiks paies ļoti ātri, būs viens mirklis, un Ziemassvētki būs klāt, un tādā veidā mēs atkal varam uzrunāt cilvēkus, tādā veidā mēs varam aizskart viņus, un ne jau vienmēr mēs to darām tāpēc, lai kādu ievilkt savā draudzē. Mēs esam gatavi kalpot priekš cilvēkiem, pat ja viņš nenāks uz mūsu draudzi. Bet tā mūsu doma ir, ka mēs varam uzrunāt to cilvēku, aizskart un pastāstīt par to, kāpēc vispār ir Ziemassvētki, kāpēc ir šī Jēzus Kristus piedzimšana, kāpēc mēs svinam. Un daudziem viņa beidzās pie eglis, daudziem varbūt viņa beidzās pie alkohola, bet mums viņa gan sākās, gan beidzās, sākās pie silītes un beidzās pie krusta, bet tas nezinu, kā beidzās. Īstenībā arī pie krusta viss sākās, tur ir rakstīts, viss piepildīts, ja? Un mēs domājam savādāk, ja? Tā kā esat sveitīti un tiešām domājiet par to, kā jūs varētu arī ņemt dalību šajā Ziemassvētku pasākumā, un par datumiem mēs, protams, pateiksim, jo mums ir jādabū arī atļauja, un Ieva varbūt kaut ko pateiks, šajā sakarā. Arī Ziemassvētku sakarā, un šajā baznīcā viņiem ir tāda tradīcija, ka šeit būs eglītes, un viņi aicina arī mūsu draudzi izdekorēt vienu eglīti. Tā kā mēs varam padomāt, kādā stilā un kādā izskatā mēs gribam sevi atspoguļot uz šī koka. Jā, šī koka, kurš varbūt pārtapa par krusta koku, ko mēs zinām, bet tāds ir aicinājums no šīs draudzes, un vakar šajā draudzē tika iecelts, varētu tā teikt, oficiāli iecelts un aizlūgts par jauno mācītāju, kura vārds ir Julians Purshaus. Es varbūt nepareizi izrunāju, bet tātad viņš ir ļoti atvērts, viņš ir ekumeniski noskaņots, un tātad viņš ir atvērts arī dažādām konfesijām un tām tātad sadarboties ar citām draudzēm, tā skaitā ar mums un visām citām draudzēm, kas ir šeit Veikfildā, tā kā noteikti kaut ko kopā arī darīsim, kādi ierosinājumi būs arī no viņa, tad skatīsimies, kā Dievs mūs visus kopā vada. Un priecājamies, ka atkal vēl kāds kalpotājs šeit ir uzradies un turpinās darbu. Un lūksim arī par šo draudzi, kas mums šīs telpas ir atvēlējis un ka mēs šeit varam būt, lai mums visiem kopā ir ļoti labi. Paldies jums. Amen. Amen. Laikam tas ir viss no ziņojumiem. Tā kā paldies slavētāji. Jūs varat doties savās vietās. Es ticu, ka jūs visi esat priecīgi būt Dieva namā. Kādā savādāk varētu būt. Svētīti, priecīgi viens otru redzēt. Un gribās satikt, mēs daudziem no jums netiekamies veselu nedēļu un gribās satikt un parunāties, kā katram iet, kā katrs izdzīvo šo nedēļu. Un ziniet, dažreiz, ja jums liekas, ka mums ir pilnīgi vienalga, ko jūs darat, tā nav. Mēs domājam par jums, mēs domājam par draudzi, mēs domājam par cilvēkiem un mēs lūdzam par viņiem. Un ir cilvēki, kuri patstāvīgi visu laiku lūdz par draudzi un par cilvēkiem. Un ir cilvēki, kuri nav mūsu draudzē, vienalga lūdz par mūsu draudzi. Un tas ir fantastiski apzināties, kad ir kāds, kas iestājās un ir kādi, kam ir svarīgi, kad šeit ir dievkalpojumi. Un, protams, ir daudz cilvēki, kuri mums saka, mēs gribētu jums pievienoties, bet jūs dzīvojat pārāk tālu, jūs draudz ir pārāk tālu. Un es domāju, ja mēs tā būtu tādās, varbūt mazākos apmēros dzīvot, kaut kādā, nezinu, salas maziņas tādas,
kur nebūtu tālu jābrauc, es domāju, jā, tad mēs būtu viena liela draudze, jo ir cilvēki, kuri arī mums skatās online, un tāpatās ir kopā ar mums, un ja viņi nenoskatās tiešraidē, tad viņi skatās vēlāk un ir svētīti un raksta mums un raksta savus aizlūgšanu vajadzības, un paldies Armandam un Kristīnai par tiešraidi, ka viņam, kad cilvēki var redzēt un par tiem, jā, par tehniskiem visiem jautājumiem. Jā, un, nu jā, šodien es domāju par to, kad es skatos uz draudzi, kad es skatos uz cilvēkiem, es zinu, ka daudz cilvēki jau ir piedzīvojuši Dievu jau sen, kādi jau 20 gadus, kādi 30 gadus, varbūt mazāk, bet ir kādi cilvēki, kuri ir tikko nākuši pie ticības un viņiem kaut kas ir jauns un kaut ko viņi grib mācīties un grib iemācīties un dzirdēt un saklausīt Dievu balsi un būt šajā Dieva atmosfērā. Un tas ir labi, kad mēs gribam mācīties, tas ir labi, ka mēs gribam piepildīties, jo, ziniet, nākt uz draudzi kā uz muzeju, tas ir vienkārši velti laika tērēšana. Uz draudzi ir jānāk ar tādu domu, ka es gribu saņemt no Dieva kaut ko, ka man vajadzīgs ir Dieva pieskāriens. Ja? Un kad mēs nākam ar tādu sirdi, kad mums ir tāda vēlme, Dievs vienmēr pieskarās, viņš atbild uz mūsu lūgumiem. Un ziniet, tad, kad es no rīta pieceļos, man nekad nav tāda doma, ka es varētu šodien neapmeklēt draudzi. Jūs teiksiet, jā, bet tu esi mācītājs. Zinu, arī mācītājiem visādas domas nāk galvā. Un viņiem dažreiz nāk tādi putni galvā, kad jūs pat iedomāties nevarat. Un, jā, bet es pieceļos, un pirmā doma ir, esmu priecīgs, ka es varēšu šodien iet uz Dievu namu, jo es gribu kādu satikt, man ir kāds svarīgs, un es gribu lūgt par kādu. Man ir svarīgi, kad draudzē ir augļi, kad draudzē notiek kaut kāda kustība, kad cilvēki priecīgi paliek, cilvēki tiek atbrīvoti, kad viņi tiek dziedināti. Jā, mēs šodien redzējām, kādam atnāk prieks, un kādam atnāk prieks, un ar šo prieku atnāk dziedināšana. Jā, mēs nezinām, dažreiz cilvēki saka, nu kas tur smieklīgs, kāpēc cilvēks smējās? Es jums pateikšu, jūs pat nezināt, kāpēc cilvēks smējās. Cilvēks smējās tāpēc, ka varbūt viņam ir visu nedēļu bijusi grūta, un varbūt viņš ir bijis depresijā, un varbūt viņš ir bijis kaut kādos pārbaudījumos, un pēkšņi Dievs viņam pieskarās, atbrīvo, un viņam atnāk prieks. Un uz to nevajag skatīties kā uz kaut kādu nenormālu parādību, tā ir normāla parādība. Es arī bieži vien, es pat savā mājās ejot, Dievs kaut ko atklāja manā dzīvē, un es eju un es vienkārši priecājos, smējos, sāk smieties. Un kāds no malas varētu pateikt, tu esi pilnīgi jocīgs, tev varbūt vajadzīgs ir ārsts. Nē, man nav vajadzīgs ārsts. Man ir vajadzīgs vairāk Dieva. Man ir vajadzīgs vairāk, lai viņš pieskarās. Es gribu vairāk būt priecīgs, jo šajā pasaulē nav prieka. Šī pasaule neko mums nav devusi un nedos. Mums nav nekas apkārt. Kad mēs paskatāmies, jā, es aizbraucu uz Latviju un es atbraucu, un man liekas, ka cilvēkiem tur ir vienas bēdas. Visu, ko viņi runā par karu, par slimībām, par algām, nezinu, pat par draudzēm, kad viņiem draudzē cilvēku nav. Jo daudzās draudzēs pat Latvijā ir mazāk cilvēku nekā mēs esam šeit. Un tas ir vienkārši fantastiski. Ne jau tāpēc, ka es te lielos, bet tas parāda to garīgumu, tas parāda to, kā cilvēki meklē Dievu. Un zini, tev nekad nevajadzētu būt šķērslim taviem kilometriem, uz kur tu brauc uz draudzi, ar tiem, kas tagad skatās online. Zini, ja man būtu jābrauc pat 2 stundas uz šo draudzi, es noteikti darītu to, ja tas būtu no Dieva. Ja Dievs man to teiktu, man nebūtu šķērslis, ne finanses, ne laiks, es vienkārši brauktu. Un es zinu, ka daudz no kas šeit ir, viņi brauc, viņi velta laiku. Ir mums cilvēki no Hulas, kas brauc, ir no Sheffields, kas mums brauc. Un viņi varētu pateikt, zini, es jau iešu, varbūt, vai es nekur neiešu, es pastīšos online, ja? Bet jūs sēžaties mašīnā, jūs ceļaties no rīta, jūs zināt, ka jūs esat varbūt šī tā diena, kad jūs varētu kaut ko darīt citu, bet jūs nedarat, jūs atliekat šo laiku, lai būtu draudzē un būtu kopā ar saviem māsām un brāļiem. Un tas ir ļoti svarīgi, tā ir jūsu attieksme. Un Dievs to attieksmi novērtēs. Ziniet, attieksme ir ļoti svarīga mūsu dzīvē. Kad mēs neesam tādi, pat dzīvi tādi, jā. Man te viss pietiek, man te viss labi, alga man laba, darbs man ir, ēst man ir ko, jā. Neko man nevajag. Zini, vienā brīdī tu nonāks tādā situācijā, ka tu jutīsies vientuļš ar visu savu naudu, ar visu savu lepnumu,
un tu nezinās, ko darīt ar to. Nebūs neviens, kas atnāks tavā dzīvē un paņems no tevis prom. Tev ir vajadzīgs Jēzus, tev ir vajadzīgs sadraudzība, tev ir vajadzīgi brāļi un māsas, un es vienmēr esmu to teicis. Es esmu par draudzi, es esmu par cilvēkiem, lai cilvēki nāk draudzē. Izņēmums ir tiešām, ja tu dzīvo meža vidū vai kaut kur, jā, un tev nav iespējas atnākt vai nav iespējas būt kopā ar māsām brāļiem, jā. Tad tas ir atkal cits stāsts, jā. Kad es, šodien es atcerējos arī par to, kā es nācu uz draudzi. Bija ļoti interesants mans iesākums, ļoti interesants. Es biju milzīgās problēmās, un tas man arī varbūt kaut kur mazliet motivēja meklēt kaut ko citu, meklēt kaut ko, kas man spētu palīdzēt manai dzīvei. Un es sāku iet uz draudzi, neizprotot ne draudzes to aicinājumu, ne sistēmu vispār. Es vienkārši nācu, tāpēc, ka man mamma vilk uz turien, un vēl vairāk viņi man iedeva vienkārši vienu latu par to, ka es sēdēju dievkalpojumā. Un es sēdēju un vienmēr es izrēķināju, man tur sanāk 2 aliņi un 1 pīpaka. Un bet diemžēl tāds es ienācu, draudzē, bet paldies Dievam, kad Dievs ir, viņš ir interesants, viņš arī māk pieskarties tādiem cilvēkiem. Un es atceros, kad es ienācu draudzē, un cilvēki tur bija pilns ar cilvēkiem, ļoti daudz, vienmēr draudze bija pilna. Un cilvēki, viņi zināja, kad ir jāceļās, kad ir jāsēžās, un tad es vienmēr tikai skatījos uz cilvēkiem. Un tā, kā mācītājs runāja, es vispār neko nesapratu, ko viņš runā. Tā man bija vispār tumša bilde. Un tad pagāja kaut kāds laiks, pagāja kaut kāds brīdis, kad Dievs man pieskārās, kad es sāku domāt. Un tas vairāk notika manās personīgās, varbūt pārdomās vai manās personīgās attiecībās ar Dievu, kad es paliku viens. Kad es paliku viens un es domāju, Dievs, tu esi, bet ko lai es daru ar savu dzīvi? Kāpēc es savā dzīvē kaut kur nevaru izrauties? Kāpēc es palieku tāds, kāds es esmu bijis? Un man liekas, it kā es eju uz draudzi, bet manī nav tādas lielas izmaiņas. Un man liekas, kāpēc? Un kam tad vispār ir vajadzīga tāda? Kam tāds Dievs ir vajadzīgs, ja manā dzīvē nav izmaiņas? Bet es nesapratu vienu burtisku lietu, lai tavā dzīvē vai manā dzīvē būtu izmaiņas, un mēs nestu augļus, mums ir jāmainās pašiem. Mums ir jānāk pretī Dievam. Mēs nevaram sagaidīt, ka Dievs pēkšņi mūs veidos tādus robotiņus, saliks kopā un palaidīs mūsu draudzē, un mēs šeit būsim tādi ļoti svēti un visi. Mēs ejam cauri dzīvē, un mums ir jāmācās, un mums ir jāstājās pretīm katram kārdinājumam, katram uzbrukumam, katrai nepareizai lietai, kas nāk mūsu dzīvē, katram spiedienam, kas ienāk mūsu dzīvē, mums ir jāstājās pretīm, un mums ir dots spēks. Mums ir dots spēks no augšienes. Mums ir dots spēks no Jēzus, jo tāpēc, ka tikai Jēzus var izvest tevi cauri šai dzīvei. Un es vienmēr esmu teicis, es nesaprotu tos cilvēkus, kur šodien grib iziet cauri šai dzīvei bez Jēzus. Tas nav iespējams. Agri vai vēlu, tu sabruksi. Agri vai vēlu, tu vienkārši sajuks prātā. Un šodien pēc statistikas psihiatriskie nami, ja jūs nezināt, ir pilni, viņi ir pārbāsti ar cilvēkiem, tāpēc, ka viņi netiek galā ar savu dzīvi. Tāpēc, ka viņi nav meklējuši Jēzu. Varbūt daudz no viņiem ir dzirdējuši šo Jēzus vārdu, varbūt kāds viņiem ir sludinājis, kāds ir atnesis, varbūt kāds no viņiem pat ir bijis draudzē, bet viņi nav paņēmuši to un ielikuši to savā sirdī. Ziniet, atnākt uz draudzi, tas nemainīs jūsu dzīvi. Tas, protams, var mainīt jūsu dzīvi, bet tas pa lielam nemainīs jūsu dzīvi. Jūsu dzīvi var mainīt tikai tad, kad jūs sastopaties ar Jēzu personīgi. Tad, kad jūs skatāties Jēzum acīs un Jēzus skatās jūsu acīs. Kad jūs sajūtat to Jēzus pieskārienu. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi arī dzirdēt viņu, dzirdēt un saprast, ko Jēzus vēlās no jūsu dzīves. Savādāk pretējā gadījumā jūsu dzīve būs ļoti neinteresanti. Jūs iesiet un darīsiet tikai savā spēkā, savas lietas, savas izdomātas kaut kādas, varbūt pat virziens nepareiz būs. Un vienā brīdī jūs nonāksiet un teiksiet, Dievs, kāpēc esmu tādā situācijā, kādā es vispār esmu? Bet tad, kad mēs ļaujam Dievam vadīt mūsu dzīvi, mūsu dzīve ir drošībā, viņa ir pakārtota, un mēs varam droši teikt, lai kas manā dzīvē nenotiek, visas lietas nāk man par labu. Jo tāpēc, ka dažreiz ir tādi brīži, kad mēs nesaprotam, kurā virzienā mēs dodamies,
un kādi mēs vispār uz šobrīd esam, cik izauguši esam un kādā situācijā mēs vēl būsim. Un daudz neskaidrība ir dzīvē. Bet tad, kad tu uzticies, ka Jēzus ir tavs vadītājs, ka Jēzus vadīs tavu dzīvi, kad viņš spēs vadīt tavu dzīvi tādā virzienā, ka tu vienkārši pēc kādu brīdi attapsies un tu sapratīsi. Tas nebija iespējams. Tas nebija iespējams. Cilvēciskiem spēkiem tas nebija iespējams. Es pat izdomāt to nevarēju. Bet Jēzus tev pagriez kā tādu kuģi, laivu, un tu aizbrauc pareizā virzienā. Pēc kāda laika, kad es jau gāju baznīcā, manai mammai vairāk nevajadzēja man maksāt latu, lai es nāktu uz baznīcu. Jo tāpēc, ka Dievs bija personīgi pieskāries man. Es sāku domāt par Dievu esamību un par to, ko viņš var izdarīt pie manas dzīves. Es ļoti daudz piedzīvoju. Es tajā laikā redzēju ļoti daudz sapņus. Es redzēju, kā personīgi Jēzus nāca pie manis un runāja uz manu dzīvi. Es pat nonācu tādā situācijā, kad es redzēju, kā Jēzus cīnās par manu dvēseli, par manu garu. Un es to visu redzēju fiziski, un es biju nosvīdis, un tas bija vienkārši tāds ļoti smags brīdis, jo tāpēc, ka no manīm nāca ārā daudz nepareizas lietas, nāca demoniskas lietas ārā, un nāca garīgas lietas ārā, kuras es pat dzīvi biju tā kā savācis sevi iekšā. Jēzus nāca un darīja man brīvus. Un dažreiz, ziniet, tu var būt kristietis, un dažreiz tu varbūt pieņēmis Jēzu, bet tavā dzīvē varbūt nāk kādas lietas nepareizas ārā. Un tu teiksi, kā no kristieša var iznākt dēmoni. Ziniet, daudz kas var iznākt no kristieša, ja viņš nedzīvo kristīgu dzīvi. Daudz kas var iznākt no kristieša, ja viņš nav nožēlojis grēkus. Tur var nākt ne tikai viena dēmona, tur var nākt vesels leģions ārā. Un es esmu bijis tam liecinieks, kā cilvēki, kuri ir pazinuši Jēzu, bet dzīvo kā gribēdami, no viņiem nāk ārā nepareizas lietas. Un tas ir ļoti, ļoti bīstami. Un es atceros, kad es iestājos korī, es dziedāju korī, un es nezinu, kāpēc es tur iestājos tagad. Es nedomāju, ka man bija pati labākā balss, bet es vienkārši, varbūt tā bija tas brīdis, kad es gribēju būt starp māsām un brāļiem, un tas bija veids, kā es varēju tā kā integrēties draudzē, vairāk saprast, izprast, būt ar viņiem kopā, ļaut viņiem lūgt par manu dzīvi, iestāties par manu dzīvi, runāt uz manu dzīvi, būt sadraudzībā. Mēs braucām dažādos izbraukumos, mums bija sadraudzība, un tas mainīja manu dzīvi. Es sapratu, ka ir cilvēki, kuriem nav mazsvarīga mana dzīve, ir draudze, kura rūpējās par mani, ir cilvēki, kuri aizlūdz par mani. Tas bija man ļoti svarīgi, un es domāju, jebkuram tas ir svarīgi, kurš nāk uz draudzi, kurš sēž šeit, viņš teikt, man ir svarīgi, ka kāds par mani lūdz, ka kāds par mani iestājās, ka kāds par mani domā, ka kādam ir svarīga man dzīve, ka es nenāku uz šeien, un kāds saka, atkal viņš atnāca. Labā būtu gājis, no kurienes nācis, ja? Nē, mēs negribēsim iet tādā draudzē, mēs negribēsim kopt tādas attiecības, un mēs negribēsim būt sadraudzībā, ja mēs nevaram pieņemt viens otru, nemākam mīlēt viens otru, lūgt viens par otru, iestāties viens par otru. Tas ir ļoti svarīgi. Nest augļus ne tikai savā dzīvē, bet nest augļus arī citu dzīvēs. Un jūs jau zināt to man teiciet, tu nevar neko atnest, ja tev nav dots. Ja tevī tas nav iekšā, tu nevar neko dot citam. Tāpēc tev ir vajadzīgs piepildījums, tev ir vajadzīgs šī dievišķa atmosfēra katru dienu. Un ir ļoti svarīgi, ja mēs šo dievišķo atmosfēru meklējam ne tikai svētdienās, meklējam ne tikai draudzē, bet meklējam ikdienā. Ka mēs atrodam to brīdi, kad mēs varam būt pie Jēzus kājām un dzirdēt viņu vārdu, paturēt to un pielietot to. Labi, atvērsim Mateja evaņģēlija 13. nodaļu. Lai jūs neteiktu, ka es tikai te runāju, bet vispār Bībeli vairs nelasu. Ja. Tāpēc atvērsim Mateja evaņģēlija 13. nodaļu no 1. pānta.
Es vairāk lasīšu, jā. Es lasīšu kādus vairākus. Tanī dienā Jēzus no nama izgājis, apsēdās jūras malā, un daudz ļaužu sapulcējās pie viņa tā, ka viņš iekāpa laivā, apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja, redzi, sējais izgāja sēt, un viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un citi krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ērkšos, un ērkšķi uzauga un to nomāca. Bet cita krita labā zemē un nes augļus, cita 100-kārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus, kam auss ir, lai dzird. Un es vienmēr teicu, paskatieties, vai jums ir auss, vai es auss. Un tas nav tikai par mūsu fiziskām ausīm, tas ir par mūsu garīgām ausīm, ja? Ka mēs dzirdam garā. Es šo teiktu tā, ka mums ir jādzird garā, jo ir lietas, kuras mēs nedzirdēsim fiziski. Mēs nedzirdam fiziski, bet mēs dažreiz tās dzirdam šeit garā. Un šeit arī iekšā ir ausis, ja? Šeit iekšā ir ar ausis. Un tāpēc mums ir jābūt dzirdīgiem ar garu. Un mācekļi piegāja pie viņa un sacīja, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās? Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpums, bet viņiem tas nav dots. Iedomājieties, ja? Tur bija daudz ļaužu, tur bija sanākuši cilvēki, kuri nekad nebija varbūt dzirdējuši Jēzu, viņi nekad nebija pazinuši Jēzu. Un viņiem daudzas lietas priekš viņiem bija apslēptas. Un es zinu, kad mēs atnākam varbūt draudzē, kad mēs esam pavisam neilgi draudzē, arī priekš jums kaut kas varētu būt jauns. Mācītājs var runāt lietas, un jūs varat arī nesaprast kaut kādas lietas. Tāpēc ir vajadzīgs nākt bieži un izprast un meklēt, lai jūs beidzot saprastu, vai arī prasīt mācītājiem, lai izskaidro, lai paskaidro, par ko tad bija šī runa. Jo tam, kam ir dots, tam būs pār pilnām, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Un pie tiem piepildās pravieša Jesejas vārdi, kas saka, ar ausīm jūs dzirdēsiet, bet nesapratīsiet. Skatīdamies jūs skatīsieties, bet neredzēsiet. Jo šo ļaužu sirds ir apcietināts un viņa ausis ir nedzirdīgas un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz un ar ausīm nedzird, un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Bet svētīgs ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. Jo patiesi es jums saku, daudzi pravieši un taisnieki gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Tā ir milzīga privilēģija šodien būt šeit tagad un šajā laikmetā. Jo tāpēc, ka daudzi iepriekšējie daudz ko nav redzējuši un nav daudz ko piedzīvojuši, un vecajā derībā ir sevišķi cilvēki. Viņi tur mēs redzam, viņi redzēja, mēs zinām, mācītājs Gatis, viņš runāja par Mūzu un tautu, ja? Kaut gan viņi redzēja Dievu brīnums, bet viņu acis bija tā kā aklas, un ausis bija aizdarīts. Viņi it kā viss viņiem bija, Dievs viņiem visu deva, viņiem manna no debesīm bija, ūdens no klints viņiem bija, apavi viņiem nenonēsājās, ja? Saulainā laikā mākonis viņus piesedz, lai viņiem nebūtu karsts, ja? Un tad viņi vēl daudz neredzēja un nedzirdēja un nesaprata vispār to būtību, ko Dievs vispār vēlās atnest, vai kā viņš grib svētīt savus bērnus. Un ziniet, tu jau teiksi, tas jau ir Mūzes laikos, nu ko, lai tagad jau ir savādāk laika. Bet ziniet, daudz šodien nāk uz draudzi un arī ir nedzirdīgi un neredzīgi. Tu vari nākt uz draudzi pat 20 gadus un vēl joprojām būt neredzīgs un nedzirdīgs. Un dažreiz tu vari nākt un tu vari izsmelt sev tik tālu, kad esmu dzirdējis, kad cilvēki saka, Dieva nav. Kuri pazinuši Dievu, viņi saka, Dieva nav. Pēkšņi viņiem kaut kas atnāk viņa dzīvē, un viņi saka, Dievs nav.
Te ir tikai tādas izdomas. Es iešu labāk pameklēt kādu citu reliģiju, varbūt tur kaut ko vairāk var atrast. Un tad viņi sāk meklēt to savu atbildi kaut kādās reliģijās, kaut kādās tradīcijās, bet tur nav dzīvības, tur nav Dieva. Dievs ir paredzējis priekš mums pašu labāko. Tikai jautājums, vai tu esi spējis paņemt to, kas pieder tev, pēc apsolījuma. Vai tas ir tas, ko tu esi paņēmis un lietojis priekš savas dzīves, vai tu esi nācis un klausies un bijis ar dzirdīgām ausīm. Jo Dieva gars, viņš runā. Viņš runāja uz jebkurā brīdī. Vienalga, vai tu to gribi, vai tu negribi. Vai tu esi šajā brīdī piepildīts vai neesi piepildīts. Dievs nāks uz tavu dzīvi un runās. Viņš runās par grēku un taisnību, viņš runās par daudzām lietām, viņš varbūt tev brīdinās kaut kādas lietas, viņš varbūt tev vadīs kaut kādās lietās. Un dažreiz cilvēki to neņem vērā. Mēs zinām, ka ļoti daudz ir brīdinājumi arī Bībelē, un arī tad mēs neņemam vērā. Ļoti daudz ir atklāsmes par to, kā mums ir jāvirzās par šo dzīvi. Ja? Ļoti daudz atklāsmes ir par to, kas notiks vēlākos laikos, bet mēs dzīvojam, it kā nekas šodien nenotiktu. It kā nekas nevarētu atnākt manā dzīvē, nekādas zemestrīces, it kā nevarētu atnākt nekādas kaut kādas zemišķas lietas, nekādas nevarētu iestumties manā dzīvē. Bet tu pat iedomāties nevar, ka vienu dienu tevi var kaut kas piemeklēt. Un vēl vairāk es pateikšu, vienu dienu Jēzus var atnākt. Un tu stāvēsi un teiksi, tiešām, tas ir Jēzus. Un zini, Jēzu var pazīt tikai tad, ja tu viņu personīgi esi ielaidis savā sirdī. Kad tu ieraudzīsi Jēzu, tev vairs nebūs jautājumu. Šeit garā uzreiz atsauksies. Ziniet, ir ļoti daudz pasaulē nākuši Jēzus vārdā. Ir ļoti daudz cilvēku teikuši, es esmu no Jēzus, es esmu pravietis, es esmu pats Jēzus, ir bijuši tādi, ja? Un cilvēki skrien kā akli, un viņi taisa tur, Krievijā bija tāds vecs milicis, ja? Kurš uztaisīja veselu pilsētu. Viņš teica, ka viņš ir Jēzus, un cilvēki pārdeva visu savus īpašumus un devās uz to vietu, atdeva visu savu naudu, visu savu īpašumu, un akli dzīvoja tādā kopienā, ja? Kur vispār Jēzus nekādā ziņā nevarēja būt, jo viņš vēl nebija atnācis. Un, cik es zinu, laikam tagad tas viss ir tā kā pajaukts vai izjaukts, jo noteikti arī viņiem bija apnikuši, Krievijai bija apnicis laikam skatīties šito cirku. Ja? Bet tu arī varēji skatīties un teikt, tur ir Jēzus, davai, es pirkšu biļetu uz Krieviju, es pluņās došos, es pluņās braukšu, tur būs Jēzus un tur būs. Bet tu aizbrauc un tur Jēzus nav, un tu esi vīlies. Beigās tu saki, vispār Jēzus nav. Ja? Un šī pasaule, viņa nes mūsos daudz melus. Un viņa nes it kā patiesību. Viņa pienes mums kā patiesību, bet tu nespēsi sadzirdēt vai saredzēt daudz lietas, ja tu nestaigās garā. Un to esmu teicis vairākas reizes. Ja tu neesi garā, tu daudzas lietas pieņems par patiesību. Tu darīsi lietas, kuras vispār nav no Jēzus. Un šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Lai jūs nesajauktu sava gana balsi ar cita balsīm. Ja? Ziniet, kādreiz ir ļoti līdzīgas balsis, piemēram, es nezinu, manai sievai ar viņas māsu ir ļoti līdzīgas balsis. Un pa telefonu, ja tu tā ātri, viņi varētu vienkārši aptīt tev pirkstu. Jā, esat dzirdējuši tāds ļoti līdzīgs balss, liekas, ka jūs runājat ar otru cilvēku, ja? Bet tur tajā otrajā galā nemaz nav tas cilvēks, tur ir cits cilvēks, ja? Un beigās man bija vienreiz, ka es pat vairāk par 5 minūtēm norunāju, un es domāju, ka tas ir tas cilvēks, bet tas nav tas cilvēks, un es sāku just, ka kaut ko viņš tur maļ nepareizi, kaut ko tur pavisam kaut kādā citā virzienā. Un, bet ja tu tā pa īstam katru dienu runātu ar to, piemēram, es arī savu sievu katru dienu runātu, diez vai es tā varētu sajaukt, ja? Ja es reti runāju ar viņu par telefonu, ja? Vai kad man nav bijis tāda iespēja, tad es varu visu ko sajaukt, ja? Un tāpēc tev ir jāatpazīst, tev ir jābūt tik dzirdīgam, ka tu dzirdi savu gana balsi, ka tu atpazīsti viņu, ja?
Un tas ir ļoti svarīgi, jo es jums teikšu, daudz balsis šodien skan. Daudz balsis šodien skan visā pasaulē. Un ir daudz aicinājumi, un ir daudz pravietojumi, un ir daudz atklāsmes. Un tu dažreiz tajā visā vari apjukt un apmaldīties. Un es nesaku, ka tas nav pareizi. Ir jābūt pravietojumiem, ir jābūt atklāsmēm. Bet tev ir jābūt pārliecinātam, ka tā atklāsme vai pravietojums, ka tā nāk no tavu gana balss. Amen? Ka tā nāk no tavu gana balss. Jo pretējā gadījumā, ja tā nāks no citas balss, tu tikai zaudēsi laiku, tu būsi tikai cerībā un zini, un kāds var tev pravietot, nezinu, tu būsi miljonārs, vēl kaut kas, tev būs mājas, tev būs mašīnas, jā, un tu visu mūžu gaidi, un beigās tu vēl saslimsti, un vēl visādas lietas, jā, tad tu salauz kāju, roku, un vēl nezinu kādas lietas, un beigās tu nonāc tādā nepareizā situācijā. Kāpēc? Tāpēc, ka tu paņem patiesību, kas patiesībā nav patiesība. Un ziniet, man arī dzīvē ir ļoti daudz jāpavada laika, lai es saprastu, kas tad ir patiesība un kas ir tas, kas manā sirdī tiek tagad iesēts. Kas nāk manā sirdī un manā garā. Un dažreiz, kā jau es teicu, tas var būt ļoti skaisti iepakots. Ļoti skaisti iepakots, smaržīgs, jā, ar zelta maliņām un vēl, bet tur iekšā nav dāvana, kas ir paredzēta tev. Un tu pieņem to dāvanu, tu viņu attaisi un tu saproti, lietot var, bet ne līdz galam mans. Ja? Iedomājiet, es attaisu dāvanu, ja? un pēkšņi tur ir krūši tur iekšā. Es atvainojos, ja? Par tādu salīdzinājumu. Es neko ar viņiem nevarētu izdarīt. Pilnīgi neko. Tā būtu vienkārši kaut kāda nesaprašana, kāpēc man kāds ir uzdāvinājis krūšturs. Bet ziniet, dažreiz, es jums pateikšu, tas ir smieklīgi, bet dažreiz mēs kā kristieši, mēs pat mēram šos krūšturs, pat ja mums viņi nedara. Tas nav priekš mums, un ir lietas, kuras mums ir jāatšķir, kuras mēs drīkstam uz sevis likt, un kuras piedara mums, un kuras ir vajadzīgas priekš mums. Piedod, ka es tik atklāts esmu, ja tādos. Noteikti pēc tam sieva teiks, tu ko? Kāpēc es tādu pēkšņi paņēmu? Es nezinu. Vienkārši man nāca tas pirmais, kas man ienāca galvā. Piedod, sieva. Es vienkārši kā līdzību runāju. Jo šeit ir arī rakstīts, ka Jēzus daudz līdzībā, viņš nerunāja par krūšturiem. Ja? Bet vienkārši mēs varam paņemt jebkuru lietu. Jebkuru lietu mēs varam paņemt. Ja? Un tu atpako, un tu pat nezini, kā to lietot savā dzīvē. Bet ir lietas, kuras tu atpako, un tu uzreiz saproti, jā, tas ir mans. Man tas der, un tu viņu lieto, un tu jūties ērti tajā, un tev ir komfortabli tajā, ja? Un tu vienkārši ej un priecājies par to dāvanu, kas tev ir dota. Tāpēc, kad attaisiet kādreiz savus dāvans, ja? It kā, ko jums pravieto vai ko jums saka uz jūsu dzīvi, lūdziet Dievu un sajūtiet to garā, vai tas ir priekš jums. Ir ļoti daudz pravietojumu manā dzīvē bijuši, kur nav bijuši priekš mums. Bet vienu pravietojumu gan es atceros visu savu mūžu. Kad veca tante, ļoti veca, es viņu pat nepazinu, mums bija konference. Un vestibilā, kad mēs gaidījām savus mēteļus, tas pat nebija dievkalpojums, jau bija beidzies, viņa pienāca man klāt, un viņa tik dziļi ieskatījās man acīs, un viņa skatījās, un viņa teica, zini, dēls, vienu dienu tu redzēsi to, ko tavu acis nav redzējusi, un tu dzirdēsi to, ko tavu alpas nav dzirdējusi. Un viņa vienkārši aizgāja. Un es domāju, ko man tagad darīt ar to? Ko es darītu? Tā kā, jā, bet es lūdzu Dievam, Dievs, kas tas bija par pravietojumu? Kas tas bija? Es zinu, ka tas ir no Bībeles. Tas pirmkārt saskanēja ar Dievu vārdu. Ja? Tas arī ir ļoti svarīgi, kad jūs pravietojums vai atklāsim, ka viņi saskan ar Dievu vārdu. Bet tas mani nelika mieru. Un es biju pavisam tāds jauns kristietis, es vēl daudz ko nebiju redzējis, daudz ko nebiju piedzīvojis. Ja? Un tad bija tāds viens brīdis, kad es redzējumu, tas bija tāds kā sapnī vairāk, kur es redzēju redzējumu, kur stāv simtiem tūkstošiem cilvēku, un šie simtiem tūkstošiem cilvēku, viņi ir izslāpuši, viņi tā kā izstiepuši rokas, un viņi bļauj, ne jau
pēc manis bļauj, bet pēc Jēzus bļauja. Un Jēzus tajā brīdī man saka, viņš saka, redz tos cilvēkus, es sūtīšu tev, un tu runās uz viņu dzīvēm, viņu dzīves mainīsies, un tu vedīsi viņus pie manis. Un es domāju, pūļi? Es domāju, kādi pūļi? Es domāju, es vispār labi jau varu 10 cilvēkus savākt, 20, tas jau ir labi jau. Man draudzē bija, uz to brīdi man bija varbūt 30 cilvēki, cik mēs šeit bijām. Un es domāju, par kādiem pūļiem, bet tie cilvēki bija tik daudz, kad man likās, wow, jā. Un tad sākās tāda viens posms manā dzīvē, kad es sāku evaņģelizēt. Es gāju uz ielas, arī citās vietās un stāstīju cilvēkiem par Jēzu. Daudz cilvēku Jēzu pieņēma kā savu glābēju, atdeva savus dzīves, izmainījās dzīves, ienāca draudzē, varbūt nevienmēr manā draudzē, un lietas notika. Bet tas vēl joprojām tā kā nebija mans, tā kā, tas mans atsauciens tam, kam es biju gatavots. Un tad, kad es aizbraucu uz Pakistānu, pirmo reizi mēs arī jau aizbraucām, es tiku aizvests uz kādu vietu, kur bija apmēram no 3 uz augšu 1000 cilvēku. Un es sludināju uz viņu dzīvēm. Un ziniet, un tad es ieraudzīju to bildi, ko Jēzus man parādīja. Cilvēki bija izstiepuši savus rokas, un viņi meklēja Jēzu. Un viņi bija tik izslāpuši tur. Un es sāku raudāt. Es teicu, Dievs, tas ir tas mirklis, kam tu man gatavoji, tas ir tas periods, uz ko tu man pravietoji daudz gadus atpakaļ. Un es domāju, ja es būtu ar to pravietojumu iecelts jau varbūt pēc mēneša tajā situācijā, es būtu viss sabojājis. Dievs, kad viņš pravieto uz tavu dzīvi, tas nenozīmē, ka kaut kas notiks tagad un šeit. Viņš var pravietot uz tavu dzīvi, viņš var runāt uz tavu dzīvi, tu to var sadzirdēt šodien, bet tas var notikt pēc dažiem gadiem, pēc vairākiem gadiem, bet tas arī var notikt arī pēc mēneša. Un tāpēc, kad kaut kas notiek vai kaut kas tiek no Dieva runāts uz tavu dzīvi, neignorē to. Esi dzirdīgs un esi redzīgs. Un skaties, vai tā nav tā situācija, kur tā Dievs tev grib ievest. Un dažreiz ir tā, ka mēs to situāciju varam pazaudēt. Vienā acu mirklī. Vienā acu mirklī, kad Dievs runā uz mūsu dzīvēm, un mēs aizvaram savu sirdi, savus acis, savus ausis, un mēs pasakām, ne tagad, Dievs! Zini, man vēl ir laiks, un man ir vēl jāizdara šīs lietas, zini, man vēl jāiziet pastrādāt, man vēl jāsapelna nauda, man ir vēl kādas lietas, un mēs attaisnojamies, un tu palaidi to savu pravietojumu, jeb to savu atklāsmi garām, un tu nekad viņu neieraugi. Un tad tu vienkārši vienā brīdī saki, zini, pravietojumi uz manu dzīvi nedarbojās. Sapņi uz manu dzīvi nedarbojās. Dievs uz manu dzīvi nedarbojās. Bet tu aizmirsti, ka tajā dienā, kad Dievs runāja uz tavu dzīvi, kad viņš runāja uz tavu sirdi, kad viņš runāja personīgi uz tevi, tu aizvēri savus ausis un acis. Un tu teici, ne tagad. Un tu palaidi savu iespēju garām. Un tas ir pats bīstamākais kristiešu dzīvē, ka tu nedzirdi un neredzi. Kaut gan tas tev ir dots. Tev ir dots redzēt un dzirdēt. Tev ir dots garīgs acis un tev ir garīgs ausis dots, lai tu dzirdētu un redzētu. Bet tu dažreiz vienkārši negribi dzirdēt. Un man sieva pat man arī vairākas reizes ir teikusi, viņa teica, kāds ir tavi nākamie soļi? Es teicu, es nezinu, sieva tagad. Es nezinu, kāda ir mani nākamie soļi. Viņa man prasa, vai tu nezini, vai tu negribi zināt. Ja? Tur ir divas atšķirīgas lietas. Vai tu nedzirdi, ko Dievs tev saka? Vai tu negribi dzirdēt, ko Dievs saka no tavas dzīves? Un šeit ir divas tās atšķirīgās lietas, kad mēs negribam. Jo tāpēc, kad Dievs, kad viņš runā uz mūsu dzīvēm ir jāmainās. Un viņš noteikti mainīsies. Tu vairs nekad nebūs tāds. Un tavs ceļš vairs nebūs tāds, kāds viņš bija līdz šim. Tev var radikāli izmainīties apstākļi. Pilnīgi visi apstākļi. Tu pēkšņi vari, nezini, vienā dienā vienkārši būt citā vietā. Jo tāpēc, ka Dievs tev to teica.
Un tu saproti, tagad ir laiks, tagad ir īstā vieta, kur man ir jābūt. Un tu atver savu sirdi, tu esi paklausīgs un tu esi gatavs nešos 100-kārtīgos, 60-kārtīgos, 30-kārtīgos augļus, uz ko Dievs tevi ir paredzējis. Un nevajag novērtēt pa zemi, ja tev ir tikai 30-kārtīgi augļi. Pat ja tev ir 10-kārtīgi augļi. Tas ir vairāk nekā neko nedzirdēt, neko nezināt un iet savā dzīvē un darīt to, ko vispār Dievs priekš tevs nav paredzējis. Man patīk kristieši, kuri ir radikāli kristieši, kuri dzird Dievu un dara lietas, kuras viņiem ir jādara. Un ziniet, man uz Pakistānu aizbraukt nebija viegli, jo es zināju, uz kurien es braucu. Un es nebiju pārliecināts, ka es pēc tā brauciena varētu arī atgriezties mājās. Uz to brīdi es nebiju pārliecināts. Jo vēl līdz šim tā ir zeme, kur tiek vajāti kristieši, tā ir zeme, kur tiek nogalināti, tā ir zeme, kura nežēlo kristiešus, kuriem kristieši ir zemākā vieta. Tā ir zeme, kur plaukst reliģija, kura nogalina, kura apsūdz un kura pazemo cilvēkus. Un tu brauc, un tu vienkārši dari, tu sadzirdi, un tu dari, un tev nav 101 jautājums, kāpēc man tas ir jādara. Tu vienkārši ej un dari. Pat ja tev tas kaut ko maksā. Ziniet, ko tas man maksāja? Tas man maksāja daudz, tas maksāja manus iekrājumus sākumā, ko es biju sakrājis priekš nezinu, kādām citām lietām. Man bija jādod savu naudu. Vienā brīdī es biju gatavs pat pārdot vienu no mašīnām, man bija 2 mašīnas, viena no mašīnām, lai es varētu ieguldīt naudu evaņģelizācijā. Kad Dievs tev kaut ko aicina, tad rēķinies ar to, kad kabatas tev būs jāiztina uz otru pusi. Un šeit ir visbīstamākā lieta, ko cilvēki negrib darīt. Viņi negrib neko dot no sevis. Viņi negrib. Viņi ir sautīgi, un Dievs strādā pie mūsu sirdīm. Ja? Viņi negrib, viņi labāk sēdēs mājās, viņiem labāk ir nebūt. Ja? Viņi ir sautīgi, cilvēks pēc dabas ir sautīgs. Tikai garīgs cilvēks, kas ir piepildīts no gara, kuru gars ir piepildījis, viņam nav jautājumu. Viņam nav finanšu izmēri. Viņam ir pilnīgi vienalga, viņš ir gatavs tajā brīdī jādot visu, jo viņš zina, ka Tēvs viņu svētīs. Un šis nav labklājības evaņģēlijs. Tas ir evaņģēlijs par to, kādam jābūt ir kristietim. Viņam ir jābūt devīgam. Un tas nav tikai par naudu, tas ir par tavu laiku, par tavām zināšanām. Jo arī tev varbūt ir kādas zināšanas, kuras tu varētu šodien dot mums. Varbūt tev ir Dievs iedevis apveltījis ar kādām gudrībām, kuras tu varētu šodien atnest un pateikt, zini, māsu un brāļi, es gribu nodot to gudrību, ko Dievs man devis, jums grib nodot to. Jo es zinu, ka katram tā gudrība būs vajadzīga. Tas talants varbūt, kas man ir, es gribu to nodot citam, es gribu to iedot, jo tāpēc, kad Dievs man ir iedevis to talantu. Bet dažreiz mēs tā sežam un mēs paturam tos talantus pie sevis. Un tad atnāk Jēzus un prasa, cik tu esi no tiem talantiem pavairojis? Viens tur saka, tik, vēl kāds tur tik. Bet ir kāds, kurš ir noracis savus talantus. Viņš ir noracis un sēž uz savus naudas mucas, uz savu talantu mucas, un nevienam nedod. Un tas ir bīstami, draugi, bīstami. Ziniet, es pateikšu tā, mums ir jāsāk būt īstiem kristiešiem, jo šā pasaule, viņi iet uz galu. Viņi iet uz galu un būs brīdis, kad cilvēki skatīsies tieši uz jums. Viņi zinās, ka tu esi kristietis, viņiem būs izmisums, viņiem nebūs atbilžu, viņi būs izsalkuši, viņi būs bezcerībā, bet viņi zinās, ka tu esi kristietis. Un viņi nāks pie tevs un jautās daudz jautājumus. Un tas būs laiks,
tas būs īsts pļaujas laiks tiem, kuri būs bijuši dzirdīgi un redzīgi. Jo tūkstošiem un simtiem tūkstošiem miljoniem cilvēku atdos savus dzīves Jēzum. Es jums sakās šeit stāvu. Pienāks laiks, kad cilvēki nāks pie jums un jautās par Jēzu. Un ja tu neko savā dzīvē nebūsi ieguldījis, ja tu savā dzīvē neko nebūsi iemācījies, tev nebūs atbilžu. Ja tu nebūsi sev piepildījis ar Dievu garu, tev nebūs atbilžu. Tu neko viņiem nevarēsi pateikt. Viss, ko tu varēsi pateikt viņiem, man ļoti žēl. Man žēl, ka tev tāda dzīve ir. Man arī tāda pati ir. Viņš domās, nu gan Jēzus viņiem. Bezspēcīgs, bezcerīgs Jēzus, bet mūsu Jēzus tāds nav. Viņš var izvest mūs jau no kuras situācijas. Viņš mums var dot vārdus, pat ja tev varbūt tajā brīdī nav vārdu. Viņš tev varbūt var dot domas, ja tev tajā brīdī pat nekādas domas nav. Viņš tev var dot situāciju, pat ja tu neesi gaidījis to situāciju. Tāds ir Jēzus. Un jautājums ir tikai šodien viens. Draugi, vai es esmu redzīgs un dzirdīgs? Vai es esmu redzīgs un dzirdīgs? Un dažreiz arī es esmu bijis ar aizvērtām ausīm. Un es zinu tos momentus. Es zinu tos momentus, kurus es esmu palaidis garām. Tikai tāpēc, ka man bija ērti tajā brīdī un es negribēju neko mainīt. Bet paldies Dievam. Es pateikšu to beigās. Sakiet, paldies Dievam. Ka viņš ir žēlstības pilns. Un viņš mums dod 2. iespēju, 3. iespēju, 4. iespēju un pat 5. iespēju. O tāds ir mūsu kungs. Iepratī mums. Amen. Lai Dievs svētī. Lūksim Dievu. Halleluja. Un ja ir kaut kādas lietas tavā dzīvē, kuras tu arī varbūt esi palaidis garām, un tu to labi zini, un tu saki, Dievs, varbūt tad es palaidu garām, bet tagad es gribu atgriezties pie tā un piepildīt to, ko tu man esi līdzis darīt. Varbūt Dievs tev ir līdzis evaņģelizēt, varbūt Dievs tev ir līdzis kaut ko draudzē darīt, varbūt tev ir Dievs līdzis iet pie kaimiņa sludināt, nezinu, vienalga. Lai kas tas nebūtu, ko Dievs tev ir līdzis, tev ir iespēja vēlreiz to darīt un izdarīt līdz galam. Izdarīt tā, kā kārtīgam kristietim tas pienākās. Un es tev saku, Dievs tev palīdzēs un viņš tev svētīs. Viņš tev atmaksās par to, ko tu dari. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat viņa darba biedrs. Jūs esat viņa bērns. Halleluja. Paldies tev, Jēzu. Paldies tev, svētais gars. Paldies tev, ka tu runā uz mūsu sirdīm. Paldies, Dievs, ka tu runā uz mūsu garu, Tēvs. Mēs esam tik pateicīgi, Tēvs, tavs brīžs, kad mēs esam bijuši paklausīgi un dzirdējuši tavu balsi. Esam sludinājuši, gājuši un darījuši, Dievs, un esam redzējuši ne tikai 30 kārtīgus augļus, bet 100 kārtīgus un 1000 kārtīgus, Dievs. Mēs esam redzējuši tavus varenos darbus tajos brīžos, kad mēs esam bijuši paklausīgi. Mēs esam piedzīvojuši dziedināšanas, mēs esam piedzīvojuši svētības, mēs esam piedzīvojuši jaunus izrāvienus, jaunas valstis, tu mums esi devis jaunas iespējas, tikai tāpēc, ka tajā dienā, kad tu runāji uz mūsu sirdī, mums nebija vienalga tas stāvoklis, kurā mēs esam, bet mēs teicām, šeit es esmu, lieto mani. Un šodien, Dievs, mēs stāvam kā draudze šeit, kā cilvēki, kuri ir arī tie, kas skatās. Mēs sakam, Dievs, esam šeit, lai no jauna piepildītu Dievs tavu aicinājumu. Un lai kas tas būtu, mēs esam gatavi, Dievs, tam, kur tu mūs sūtīsi vai ko tu mums liks darīt. Mēs gribam būt tavā druvā. Mēs gribam būt tavā laukā. Mēs gribam nest augļus. Mēs negribam būt neauglīgi. Dievs dod, ka mēs esam auglīgi, nevis neauglīgi. Dod, ka mūsu zeme, iekšējā zeme ir uzārta un ir auglīga, Dievs. Un es lūdzu šajā brīdī, Dievs, ja nav kādam atklāsmes
par to, kas viņam ir jādara vai jāiet kaut kur. Es lūdzu šajā brīdī, es redzu vienkārši sēklu. Es redzu, ka tā sēkla iekrīt tavā garā iekšā. Es redzu tagad tieši garā, es redzu, kad sēklas krīt garā iekšā. Vienkārši pieņem to. Un tev būs pilnīgi skaidrs, tu dosies mājās, un tev būs pilnīgi skaidrs, tu vēl nebūs aizbraucis mājās, ka tev būs pilnīgi skaidrs tavi nākamie soļi. Bet es lūdzu, Jēzus vārdā jūs lūdzu, neaizveriet savus ausis un sirds. Izdar to, kam Jēzus tevi ir aicinājis, un tu būsi svētīts. Tu būsi pasargāts, un nebaidies no tā, kas tev būs jāsaka vai kur tev būs jāiet. Pat ja tas tev maksās dārgi, Jēzum ir resursi priekš tevis. Nebaidies. Jēzus saka, es esmu ar tevi. Halleluja. Un Dievs, šajā brīdī mēs arī vēlamies baudīt vakarēdienu. Un tas mums ir ļoti svarīgs. Ļoti svarīgs, Dievs, kad mēs savienojamies ar tevi. Un es lūdzu, lai man māsas un brāļi, Dievs, kad viņi nāk, Dievs, pie tavas miesas un asinīm, lai viņi ir atdevuši savus sirdis tev. Un ja tavā sirdī vēl ir kaut kādas lietas, kuras tu neesi piedevis vai neesi atlaidis, vai kaut kas ir, kas tur tevi vēl, lai tu varētu šodien baudīt ar tīru sirdi, es lūdzu, lai tu šajā brīdī mēs veltīsim 1 minūti vienkārši jau spēlēs, un tu vienkārši paskaties savā sirdī. Un ja tu kaut ko atrod, vienkārši izmet to ārā. Es esmu dzīvs.
Tevi izslēdz jauns radījums, Tevis izveidos. Kādā žēlastība man dāvātā. Mani izglābi no nāves atpirkīs. Jūs varat nākt un baudīt šajā dziesmas laikā. Mana stiprā pils, mans patvērums. Mana dvēsele mūžam slavu Tevis. Tā mūžam slavu Tevis. Tā mūžam slavu Tevis. Tā mūžam slavu Tevis. Tā mūžam slavu Tevis. Mana sirds Tev pieķeras, manas lūpas teiks par Taviem darbiem, Kungs, cik liels un varens Tu. Mana sirds Tev pieķeras, manas lūpas teiks par Taviem darbiem, Kungs, cik liels un varens Tu. Manas sirds Tev pieķeras, manas lūpas teiks par Taviem darbiem, Kungs, cik liels un varens Tu. Manas sirds Tev pieķeras, manas lūpas teiks par Taviem darbiem, Kungs, cik liels un varens Tu. Kāda žēlastība man dāvātā. Mani izglābi no nāves atpirkīs. Tu mana stiprā pils, mans patvērums. Mana dvēsele mūžam slavu Tevis. Tā 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 mūžam slavu Tevis. Ja kāds varētu aiziet pasaukt Kristīnu. Tā mūžam slavu Tevis. Aiziet pasauciet Ingu un Kristīnu. Lūksim, kā mūsu Tēvs mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs.
Āmen. Esat svētīti. Jūs jau esat svētīti. Jūs jau esat svētīti. Jā. Saka, es esmu svētīts. Āmen. Un tā arī paliekat ar tādu domu sirdī, kad es esmu svētīts. Jā, благословенно, jā, благословенно. Halleluja. Vēl vienu dziesmu, un tad mēs dosimies uz sadraudzību. Šis svētais noslēpums, viņa ciešanās miers mums, viņa ciešanās miers mums, viņa ciešanās miers mums. Varu lepoties, es tik ar to, kunga Jēzus krustu savas asinīs viņš izlējis, viņa nāves dēļ es esmu dzīvs, ja Kristus dēļ es esmu dzīvs. Dārgie draugi, jums ir vajadzīga aizlūkšana, jūs varat nākt šeit priekšā, mēs lūksim par jums. Ja tev šodien ir vajadzīga aizlūkšana, nāciet šeit un mēs aizlūksim par jums. Nāves vara salauztā. Aleluja, aleluja, augšām cēlies uzvarā, Jēzus dzīvs, viņš manī dzīvs. Aleluja, aleluja, Kristu manā brīvībā, nāves vara salauztā.
jūs varbūt nevarējāt iznākt vai kāds jūs turēja. Mēs esam vēl joprojām gatavi un atvērti lūgt par jums. Un jūs to varat darīt arī pēc dievkalpojuma. Un esat sveitīti, pagriežaties pa labi, pa kreisi, sveiciniet citu, sakiet kādu labus vārdus. Un tiekamies, mums ir no nākamās nedēļas sākās Bībeles stunda. Kurā dienā? Otrdienā. Tātad otrdienā 7:00 Bībeles stunda. Tiem, kam ir WhatsApp grupa, tad mēs nākam tur un 1 stundu mēs veltam, lai mācītos par Bībeli. Tā kā pieslēdzaties, jūs redzēsiet, tur būs jūs, tie, kas ir WhatsApp grupā, jums tur zvanīs. Neizliecieties, ka jūs guļat. Ja es neesmu mājās. Vienkārši paceliet un esiet 1 stundu kopā ar mums, lai studētu Bībeli. Un Bībeli mums mācīs mācītājs Gatis. Un, jā. Un tad mēs vēl gribam, ka mēs arī kopā nāktu kā draudze un lūgtu. Arī vienreiz nedēļā. Ka jūs katrs varētu pieslēgties un kopā mēs varētu lūgt. Un tā varētu būt ceturtdiena. Esat svētīti. Ja kāds nav WhatsApp grupā pie Gata, viņš jūs pieslēgs. Vīriešus, kas šeit ir, palūkšu neskriet uzreiz prom, bet palīdzēt mums novākt aparatūru. Esat svētīti. Lai Dievs svētī pārējie, ejam tēju dzert. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts. Cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts. Cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts. Cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts. Cienīgs ir tavs vārds. Amen. Lai viņa vārds ir godināts jūsu dzīvē. Amen.